Re! Viss ēters ir te! Šekspīra sapnis vasaras naktī ir lirisks sengrieķu mitoloģijā balstīts stāsts. Helēna mīl Demetriju, Hermīna mīl Lizanderu, bet viņas tēvs pretojas tādai izvēlei. Darbībā iejaucas meža gari, kuri arī savā starpā ir sastrīdējušies. Tiek pielietotas maģiskas dzīras, kas situāciju sarežģīja vēl vairāk. To visu uz skatuves cenšas pārnest Šekspīra iecienītie ceļojošie aktieri, bet arī viņi no redzētā neko vairāk kā komēdiju uztaisīt nevar. Šis melodramatiskais jandāliņš ir bijis viens no iemesliem, kādēļ Elmārs Seņkovs to izvēlējies iestudēt kopā ar topošajiem aktieriem. Tur ir ļoti daudz lomas, kur var izpausties, un mērķis bija, lai visi, kurs piedalās. Loģiski tālākos diplomu darbos viņi ir ļoti daudz, viņi ir 20. Viņi spēlēs varbūt grupām, bet šis bija tāds kopīgs darbs, un tāpēc šis materiāls, un, protams, Šekspīrs, tas ir vienīgais darbs, obligātā literatūra, mums ir obligātā literatūra ir Šekspīrs. Mēs jau sākām kaut kad no pavasara puses un nesām režisoram dažādi cetīti savus piedāvājumus, un no tā visa tā izšķitinot to labāko likām kopā, un tad arī vasarā salikām. Vienā brīdī es paņēmu mēģinājumu līdz to pašu selfiju stiku, kas šobrīd ir šausmīgi populārs, un es domāju, ko ar viņu darīt, un tad es sapratu, ka jāvar švočēt sevi. Tas ir tik interesanti, ka tāds viens elements tev var pavērst kaut ko vaļā. Sapnis vasaras naktī ir Māris Ķimelis vadītā Kultūras akadēmijas dramatiskā teātra aktieru un režisoru kursa diplomdarbs. Jaunie un neapšaubām talantīgie mākslinieki šobrīd vēl mācās 4. kursā. Tādēļ cīņā par publikas simpātijām uz skatuves demonstrē gan 3 gados apgūto, gan arī turpina mācīties. Pirms izrādes tas pēdējais kaut kāds 10 minūtes, un tad, kad ir jau jāsāk, ir tās 5-10 sekundes, kad tev liekas, bet patiesībā jau viss ir skaidrs. Viss ir skaidrs, tikai jāizdara. Tad vairs netrīc kājas. Tā, kad tev ir pirmais vārds pateikts, viss ir pa smuku aiziet. Kurā no Latvijas teātriem tu vēlētos strādāt pēc tam? Godīgi sakot, man ir tā, ka es būtu priecīga, jo man liekas, ka Latvijā ir tik labi teātri, visi profesionālie, un ir grūti izvēlēties. Tā kā es ceru, ka nāks režisori un kādam varbūt es iepatikšos. Sapnis vasaras naktī iekļauts Nacionālā teātra izrāžu repertuārā. Šogad gaidāms vēl 2 izrādes – oktobra un novembra sākumā. Jānis Lācis, Eriks Kraņevs, Latvijas televīzija.